Labdien, draugi! Mani sauc Ilze, es esmu biškope. Tas ir gan mans hobijs, gan mans darbs, gan mana sirdslieta. Esmu par to ļoti priecīga, ka man ir šāda iespēja darīt darbiņu, kas man ļoti patīk. Šodien ir 7. februāris, un es esmu atbraukusi pie savu ganāmpulka, pie savām bitītēm, apskatīties, kā līdz šim viņas ir tikuši galā ar ziemu. Kā ir notikusi ziemošana, vai viss ir kārtībā, vai viņām nekas netrūkst. Bitītes man dzīvo Mārupas novadā, Babītes pagastā. Tie ir ļoti tāda, apkārt ir meži, purvi, blakus ir cenas tīraļa, purvs lielais, un te nav daudz lauksaimniecības un apdzīvotības, tāpēc arī medus ir, bieži ir meža medus, ļoti garšīgs un dabīgs un tīrs. Tātad došos skatīties, kas notiek ar maniem mīļajiem dzīvnieciņiem. Man ir 2 instrumenti rokās. Viens ir kaltiņš, kas ir svarīgākais darbarīgs biškopim, un otrs ir tāds āķītis, ar kurus mazlietiņu paurķēšos pie skrejas, lai redzētu, kāds ir bišu birums, jo daļa bišu ziemā aiziet bojā. Tas ir pilnīgi normāls process, un tagad, lai viņas daudz netraucētu un negrabinātos un netraucētu viņām ziemas mieru, tad es vienkārši mazlietiņu pie skrejas paskatīšos, kāds ir stāvoklis. Tātad šeit ir skrejiņa un mazlietiņu paskatos. Turpat gandrīz faktiski nav nekāda biruma. Dažas ir beigtas bitītes, bet tas ir ļoti normāli un pilnīgi redzams, ka viņas nav ne mitras, ne saķepušas. Tas nozīmē, ka stropā ir pietiekoši labs un sauss gaiss, un ka bitīšu ziemošana notiek ļoti labi. Tā, tad vēl, lai pārliecinātos, ka tiešām viss ir labi, es varētu vienu stropiņu atvērt klusiņām un paskatīties, kas tur notiek iekšā. Šobrīd bites nedrīkst ļoti daudz traucēt, jo katrs tāda kustība lieka viņām atkal izraisa nemieru un lieku barības patēriņu un liekas kustības. Šobrīd viņām vajadzīgs ir miers un klusums. Jā, lai līdz pavasarim viņas veiksmīgi izdzīvotu līdz pirmajiem ziediem, pirmajiem putekšņiem. Tā, tad paskatīšos. Tā, kas mums te notiek? Tātad šeit ir maliņā ir siltinājums, kurš šobrīd nav vajadzīgs. Tas būs vajadzīgs pielikt tuvāk, tad, kad būs jau siltāks laiks. Šis te ir spilventiņš mazlietiņ, un tikai mazlietiņ, daudz netraucējot, paskatīšos, kas tur notiek. Nu re, bitītes tātiņ mazliet kustās, bet vispār ir vēl kamolā. Tā kā izskatās, ka ziemošana norit veiksmīgi, nekāds liels siltums arī nav jūtams stropa virspusē. Izskatās, ka viss ir labi. Droši vien, ka es vēl paskatīšos, kādā stropiņā iebāzīšu roku un patāstīšu, vai nav pārāk silts, jo šobrīd tiešām vēl ar vienu ir ziema. Un kamēr nekas nezied, būtu tiešām vēlams, lai bitītes pavisam mierīgi arī kamolā gulētu. Nu tā mēs te dzīvojam, tā mēs te strādājam, gaidam pavasari. Šis ir mans pirmais stāstiņš. Es ļoti gribētu dalīties varbūt ar šādiem stāstiņiem arī visas sezonas garumā. Nezinu, kā man sanāks. Ņemiet par labu, lai jums jauka diena. Čau!